Nu, sveiki, mani draugi! Ir ļoti atnākusi beidzot vasara. Un tad, kad ir tik ļoti atnākusi vasara, tad ļoti arī gribās padarīt kaut kādas vasarīgas lietas. Un viena no vasarīgajām lietām ir mans šķūnis, kurš vēl joprojām top. Es esmu bišķiņu viņu nometis uz pauzes, jo man nebija laika. Man kaut kādas citas lietas bija. Un vēl viena lieta ir, vai beidzot paremontējam šito. Šajā sērijā pamēģināsim viņu piešķilt. Es viņu pilnībā neesmu aizticis visu ziemu un pavasarī es viņu vēl joprojām neesmu šķīlis. Viņš man tā arī stāv, pastīsimies, kā viņš leks. Otra lieta, ko es esmu izdarījis, es viņam noravēju nost izpūtēju un gribu sametināt viņam normāli savā kopā izpūtēju. Jo redz, kur mans nabaks oriģinālais izpūtējs, kas bija virsū kemperim, ir vienkārši šausmu nakts. Viņš bija pārpuvis uz pusēm. Te ir caurumi un plaisas. Tas sanāk uzreiz pēc pirmā bunduļa, viņš bija pilnīgi caurs. Tad viņš šeit ir, pat nav pretī trubas nolicis. Viņš ir pilnīgi sačakarēts. Te ir bijusi samaucamā daļa kaut kāda, kas viss ir sametināts. Te kā sanāca, kā trāpīja, pārsvarā kā netrāpīja. Pie kājas piemauca klāt, nezinu, vai tas ir oriģināli bundulis vai kas. Tad ir brīvais doma lidojums, interesanti izpildīts manevrs. Un tad ir jau pēc īsa brīža nākamais manevrs. Piepļautītas visādas kaut kādas stiprinājuma vietas, un tad viņš dodās pa kemperu apakšu uz otru pusi viss. Un beidzās ar šādu te izgudrojumu. Tā ir truba, kas jau pūta uz sānu ārā. Nu, un kā donors man ir čoma donora Voyager izpūtējs, kuru es domāju, ka es šodien pielāgošu, sataisīšu tās miskastes vietā. Būs smuks, normāls, nesapūs izpūtējs. Plus man vēl tur rekord trubas gabals mētājas arī no tā paša Voyager, kas bija no biksēm līdz šitai daļai. Laikam es viņu toreiz nosauģēju nost, ka motoru ņēma ārā. Tā kā no tā, kas man ir, salasīsim kopā normāli izpūtēju. Moško šitādu te blembaku uz sānu uztaisīšu ārā tā, lai stilīgi izskatās. Tā kā, lai cik šodien nebūtu karsti, ir laiks pastrādāt pie kempera, jo jau sen atpakaļ par kemperu nav bijis nekāds updates, un jau 21. jūnijā ir paredzēts mums saulgriežu deju pasākums Līgatnē, tāpēc uz turien es jau gribu braukt ar kemperi. Un līdz tam man ir jāstais izpūtējis, tās drošība jostu vietas, jāsaliek priekšējie beņķi jaunie, BU jaunie, kurus es dabūju mīkstos, tos arī parādīšu. Es cauru ziemu pa brītiņiem kaut ko pieķēros, kaut ko nē, un es vairs nezinu, kur ir tas safilmētais materiāls un kādā secībā, tāpēc laikam ir vienkārši jāuztais tāds jauns svaigs video par kemperi. Bet pagaidām ķeramies pie lietas, pie šiem izpūtēju brīnumiem. Te šitas arī ritīgi labs, pats gals, kur bija, tā kā kas uz āru gāja, ir vienkārši kaut kas šitāds, uz kura ar hamutu bija uzmaukts šis pagarinājums. Laikam, tā kā ļoti vajadzīga lieta, vai arī tas, lai dūmi tā kā ārpus kempera korpusu iziet, es nezinu. Bet, sūds pilnīgs. Šeit atkal mēģinu tā kā piemetināju atpakaļ to daļu, ko es nozāģēju, kas maucās uz tā gala, kas ir jau pašam no motora nāk, no biksēm. It kā varētu šādi kaut ko sametināt, bet šitā truba Chryslerim ir ritīgi resnāka. Pēc tagad domāju, kā to labāk izdarīt visu. Bet nekas izdarīšu. Vēl ir jāpaskatās, vai šo bundulu liekot kā pirmo, viņam vispār tur zem kempera ir vieta tajā nišā, kur ir tā termobarjēra. Tā kā, turpinam. Tā, patreiz es esmu ticis tik tālu. Diametra pārēja, te sanāca baigākā, bet, nekas nometināja ar 2 šuvēm. To visu pārēju uztaisīju. Bet apmēram tāds izskatās. Principā es varētu teikt tā, motoru es esmu apklusinājis. Kas saistās ar klusināšanu, tieši ko izpūtēm būtu jādara, tad šitas arī ir izdarīts. Lielais bundulis, mazais bundulis, tālāk tikai tik, cik ir. Tagad šito būs jāuzmauc, jāatzīmē stiprinājuma vietas gumijām, jāpieķers gumiju stiprinājumi. Šeit
un viens šeit man kaut kur sanāks, un tad, kad es viņu uzāķēju, tad es varēšu pareiķināt, cik man vajag, lai pārietu pāri rocenes trosēm un izietu ārā otrā pusē par to visu mēslu. Šito iespējams atstāšu oriģinālo. Nu, nevis oriģinālo, bet šo kaut kā safīčošu. Jo es šaubos, kad es ar to trubu tikšu galā pāri tām rocenēm visām, bet jāskatās. Uzreiz jau, varbūt jālaiž ir vienkārši kemperim uz šejienu, uzreiz ārā uz sānu un miers. Kāpēc viņš ir karināts pāri tā kā uz to pusi, uz šoferu pusi, jo sanāk, es braucu pa ceļu labo malu, tad es pūšu dūmus tā kā uz iepriekš uz pretējo joslu, bet tikpat labi es viņus varu uz ceļu nomalu laist ārā. Varbūt man nevajag čakarēties un visu to līkumu pāri trosēm taisīt, es vienkārši paņemu tagad, kur mans čūningotais gals. Kur mans čūnings? Droši vien būs no video jāizgriež ārā gabalu, kamēr... rekur. Mans čūnings, un tad sanāk, ka te viņš karājās tā kā gar pašu malu, un tad jau tikpat labi šitā te uztaisīšu. Tādu pufoku ārā uz malu, tādu baigo čūningoto. Kāpēc gan ne? Vai ne? Ir šī tā dzīmes idejas. Labi, tagad jāpiemēra viss. Ko? Piemērījis es esmu šo izpūtēju. Viss čotka dara. Vienīgais man ir jāizmetina ciet šitā te daļa līdz tam caurumam, kas ir hamutam domāts. Savukārt šeit, šeit un šeit man ir jāpiemetina. Kur man palika? Rekur. Šitie te āķi, kas ir gumijām domāti. Tāpat tās arī šeit ir jāpiemetina gumijai āķis. Un savukārt šeit es uzzīmēju. Man pašlaik ir caurula pagriežās to pusi, man viņu vajag pagriezt uz šito pusi. Un tad jau ar šito te, tā kā tie ir pēdējie tādi darbi, un tad var likt virsū un mēģināt kādu skaņu. To tad mans pufaks izskatās šādi. Viņš ir savilkts, saskarūvēts, viss uzmetināts. Oriģinālās gumijas, oriģinālās cilpas. Es nezinu, cik labi tas viss turēsies, ja kas likšu trakās Voyager gumijas. Un šitā te līdz dekoratīvajam plasmasam es viņu nepalaidu. Man šķiet, ka tas nav vajadzīgs, lai viņš smuki nomaskējās. Un šitā te izskatās. Uz sānu smuki laiž dūmus ārā. Bet, vismaz viena diametra caurulis, normāli metinājumi, viss ir pretī viens otram, viss ir tā kā čotka nometināts, sabūvēts, un es domāju, ka skaņa pat būs labāka. Bet tagad pats labākais brīdis. Kāpjam iekšā šitajā te vecajā ziemas auto, man melna muta sarkana seja izskatās tā kā nedaudz nokodis, kādus 2 gadus. Man te ir nedaudz aizkrāmēts. Un paskatīsimies, kā mans vāģis pēc ziemas pirmajā šķīlienā iedarbosies. Āķi ielika. Āķis bija uzlādēts, pa ziemu pilns stāvēja. Viss, un uz pusapgriezienu viņš pilnīgi gaidīja. Tur dūmas kaut kāds iznāk ārā. Paskatīsimies, kas ar to dūmainību darās. Kā mans jaunais pufaks. Kaut kāds dūmiņš nāk ārā. Droši vien, kamēr vārst gumijas sapratīs, ka viņas ir siltas atkal un tā. Bet tā izskatās. Priekšā praktiski arī ir tikai tā motora kā tāda troksnis. Tur neko klusāk dabūt arī nevar. Tas viss ir jautājums par skaņas un vibroizolāciju. Rekur, tas, ko es droši vien vairs neatradīšu savu filmētos materiālus. Man ir no viena veca Forda busa ritīgi mīkstie beņķi.
šofera beņķis gandrīz jau esmu ielicis. Jā, tur ir cigaretes izdedzinātais caurums, tas viss figņā, to visu iztīrīsim, salabosim, bet, nu, tu sēdēt atšķirībā tā kā no šitā oriģinālā, tajā ir sēdēt kā mākonī. Un tad, jā, jālas viss atkal ārā jātīra un jāturpina skaņas un vibroizolāciju taisīt. Bet, nu, šitā te mana būdiņa rūc, dūmi paliek mazāki. Nu, kaut kā tā, izpūtējs būs sataisīts, tad es varēšu viņu dzīt no klučiem, nolikt kaut kur tuvāk garāžai un sākt jau strādāt pie tās iekšējās visas apdares. Ar šito mašīnīti mēs turpinām darboties un mēs tagad viņu taisīsim, lai uztaisītu un lai varētu jau jūnijā es braukt uz savu braucienu. Viss, kas vajadzīgs, to mēs sataisīsim. Tagad man galvenais, tagad izpūtējs ir kārtībā, tagad galvenais ir nākamajās sērijās un vispār nākamajos darbos kā tādos. Es ķeršos klāt pie drošības jostām. Ir nedaudz jāpārbūvē vieta aiz šofera sēdekļa, lai normāli varētu atzeltni regulēt un vienlaicīgi tā šofera sēdekļa atzeltne kalpot kā atzeltne sēdēšanai pie galda. Un attiecīgi arī jāierīko ar papildus drošības jostu, tāpēc, tad, kad es nopirku no Somijas šito vērķi, viņš bija 4-vietīgs, mēs viņu reģistrējām jau kā 6-vietīgu. Tāpēc man ir jāierīko, nedaudz jāpārbūvē drošības jostas, jāierīko vēl 2 drošības jostas. Jo tā kā pirmās 2 skaitās, pirmā un otrā šeit šofers un blakus sēdētājs, tad ir... Un tad vēl vajag 4. Tā kā to mēs visu darīsim, bet tas jau būs nākamajās sērijās. Tā, nu, izpūtē video sanāca tāds diezgan īss un konkrēts. Tāpēc vajadzētu pielikt kaut ko klāt saturam. Un saturam es pielikšu klāt to, kad redz, kur man tas busa, vecā Forda busa beņķis jau ir gatavs, jau tā kā pielāgoties blakus sēdētāja vietai. Eju ņemt ārā oriģinālo beņķi un tad pieliksim klāt šajā video arī nedaudz par beņķiem. Tā, lai ir tas 18-20 minūšu vidiks, lai jums interesanti, lai nav par garu. Nu tā. Te gan sūda tāda, ka tā galva ir precīzi sliedes platums. Tas nozīmē, ka man šiten kaut kā ir jāiebāž iekšā atslēdziņi. Kaut kā jāatskrūvēt uzgriezni, kas ir apakšā. Višķiņ tīzli. Nu, un tam beņķim savukārt es ziemā to apakšu uzmetināju, lai viss šī tā bāza krēsla dara šitas pats, tā kā tas ir oriģinālais. Apakšā atstāts. Nevar redzēt, bet te ir tā stīpa no oriģinālā beņķa. Vajadzēs apstīties, kā es tur metināju, jā, bet kaut kas nošauja greizi nedaudz diagonālai, un te pēdējo skrūvi nevar ielikt, tāpēc man nāksies viņu skrūvēt nost un izdarīt tā, lai viss dara, bet pagaidām šito ņemam nost. Nu, beigās sanāca tā, kā sanāca. Nācās atskrūvēt 4 skrūvus un nocelt visu kasteru, visu sēdekli, ko es nesīšu tālāk uz garāžu. Nu, un pie vienām sāpēm es domāju, ka mēs varam arī pārlīmēt uzreiz jauno vibro un skaņas izolāciju zem sēdekļa, tā, lai no šejienes apakšas nenāk nekāds troksnis augšā. Nu, un pie viena paskatīties, kādā stāvoklī vispār, kas ir. Ja kaut kas te ir uzburbis. Cerams, ka grīdā caurumu nekur nav. Jā. Nu, šito visu nočekosim, sataisīsim. Nu, nekas vismaz šitā daļa jau pēc tam būs jauna izolācija visa. Nebūs vairs no kurienes trokšņiem nākt. Bet šito stiepjas garāžu. Kā to var dabūt gatavu? Šeit skrūves galva ir precīzi sliedes platumā. Viņu nevar pagriezt. Savukārt apakšā ir lieli pieķerti, piemetināti uzgriežņi. Nu tad kā? Nu kā tā? Tas nevar kaut kāds čakars. Tomēr izdomāju, ka tik ātri viss ten man nebūs. Gribās izdarīt kaut ko, nu tā kā kvalitatīvāk.
Un re, ka man šitā kaste, nu viņa ir neglīta. Un tā ir redzamā daļa, tas vispār ir sānis, kad atver pasažieru durvis. Un šis ir vidus un nu, viņa diezgan neglīta. Tāpēc es izdomāju, ka sēdekli es tik ātri neielikšu, vedīšu šito te uz darbu, uzmatēšu, notīrīšu, uzmatēšu un nopūtīšu kaut kādu matētu vai pusmatētu melnu. Jo, nu, šitas izskatās baigi pretīgs tāds briesmonis. Vajag kaut ko svaigāku. Savukārt mehānisms man redz, kur ir. Es viņu saķēru kopā ar plakanzelzi. Bet, nu, pēc idejas jau vienkārši viņi būs jāuzmetina tā, lai droši vien es viņu saķeršu vēlreiz, lai nepazaudētu diagonālas, lai precīzi sakrīt caurumu, nevis tā kā ar otru man sanāca, ka nesakrīt. Bet tagad viņi ir jāliek tur virsū. Jāapskatās tam sēdeklim, ko es apakšā uzmetināju, jo man šķiet, vai tikai nebija tā, ka es kaut kādus jaudīgus plakanzaužus šitiem te pārmetināju, lai uzlikt virsū tās sliedas maksimāli zemu, lai viss ir, kas te noslēpts. Wow, kaut kādi veci čeki. Tas varbūt vēl ir par sēdekļiem. Jāpaskatās būs slide track attached. Bet šitas jau ir zem tā Forda busu sēdekļa aizbāsts. Nu jā, labi. Tas uz mums vajag neatiecās. Jāņem nost visu šitā te pajebeņa liekā. Tad uz šiem būs jāuzmetina plakanzauži, nemaldos, jā, un tad jāliek virsū to bīdāmo mehānismu. Par to nākamajā sērijā.